jā, tas laikam tas mans daļai tas mērķis bija vedināt vai aicināt uz ziedošanu, vai vismaz beigās to visu manu runu reducēt uz to, vai vismaz sastaistīt ar to kopā. Nu, vismaz daļai. Daļai, protams, arī padalīties tādās pārdomās par to, kā Dievs man zināmā mērā pārsteidza, par to, man ir tā ļoti grūti atrast pareizo vārdu, vai par to, kā viņš rīkojās, vai vistuvākais vārds, laikam tas apzīmējums būtu, par to, kāda ir viņa attieksme pret lietām. Vai ne tikai pret lietām, bet vispār. Kā viņa attieksme drusku bieži vien citādāk nekā mēs domājam vai sagaidām. Un tas stāsts ir par Ilzes liecību, zināmā mērā. Nu jā, tas tiešā veidā sastaistās ar to kopā, ko viņa stāstīja 2 nedēļas atpakaļ. Viņa stāstīja, ka mēs tur aizbraucām bišķīti pasauli paskatīties un par to, kā Dievs viņai 3 gadus atpakaļ bija apsolījis, jā, tu kāpsi kalnos, un par to, ka jā, tad, kad mēs kāpām pa šauru, grūtu, smagu taciņu tajā kalna vai vulkāna virsotnē, kad Dievs viņai atgādināja un teica, atceries, ko es tev teicu? Tu kāpsi kalnos. Un tas man pēc šīs liecības, tas man radīja milzīgas pārdomas veselas nedēļas garumā. Par ko tad īsti runa? Kas tad izraisīja tās manas pārdomas? Nu, te ir vairāk cilvēku tādi, kurus es redzu pirmo reizi, tāpēc laikam ir druscītiņi jāpastāsta vairāk. Kāda tad ir tā priekšvēsture? Un es tādu jau precīzi vairs neatceros, nu laikam kaut kādu 7 gadu garumā man sieva mocījās ar milzīgām mugursāpēm, patiesībā ar mugurkaula diska trūci. Un tās sāpes bija ļoti lielas un ļoti bieži bija vienkārši neciešamas, kad vajadzēja saujiņa, saucamo painkilleru, vajadzēja katru dienu. Un tas bija kā dienišķā maizīte. Nu, lūk, bija pirmās 2 operācijas, kuras tikai atviegloja tās sajūtas uz kaut kādu laiku. Bet tad, tas jau laikam bija kaut kāds 8-7 gadus atpakaļ, un tad pēc kādiem pāris gadiem bija vēl viena operācija, bet tā veselības tie pasliktinājumi bija, viņi atkal atsākās, ja, jo reāli tajās operācijās nekas netika izdarīts tāds, lai novērstu to sakni, lai novērstu to iemeslu, kāpēc tā diska trūce tur ir. Lūk. Bet pagājušo gadu, tātad 3 gadus atpakaļ, kā es saprotu, Dievs sievai apsolīja, teica, tu kāpsi kalnos. Un tas bija laiks, kad bija jau ļoti slikti. Ja? Saujiņa pretsāpju, ļoti spēcīgu pretsāpju zāļu, pie tam, kuri nepalīdzēja, ja? Tikai uz īstu laiku tā, lai var aizmigt. Un uzkāpt 4. stāvā, tur bija jau ļoti grūti. Pārsvarā, bet ļoti bieži braucu liftu, ja vienkārši fiziski nevar. Sāp kā traks vienkārši, latviski runājot. Un, protams, mazbērnus pacelt, tas ir tā jau neiespēja. Lūk, un pagājušā gada pirmajā pusē radās iespēja uztaisīt vienu operāciju. Kā mēs zinām, tagad tā operācija bija principā pilnīgi bezjēdzīga, veltīga, nevajadzīga, ja, jo
bija plānots, un tāpēc, kā mēs smējamies garantijas termiņa laikā, garantijas laikā tika uztaisīta vēl viena operācija, kur ielika titāna skrūves, plāksnītes, ko tur saskrūvē to mugurkaulu tā, ka viņš principā pa 95% ir atgriezusies visa dzīves kvalitāte. Un sāpes principā praktiski vispār nav. Pat laikam vispār nav. Un zāles vairāk nevajag nekāds. Lūk, tad atgriežoties pie tā stāsta, kad mēs kāpām augšā tajā vulkāna, tajā spicītē, pa to šauro tapu, kur man, es tāds, pavisam galīgi vājš, es ticu, ka es neizskatos, bet, ir tā, ka, pakā 5-10 soļus jau ir jāapstājās, vienkārši tāpēc, ka nav spēka, trūkst telpas, vienkārši nevar uzkāpt, tik stāvs, tik augstu tas ir, un tik grūti to bija darīt. Lūk, vienā brīdī, kā mēs no Ilzes liecības 2 nedēļas atpakaļ dzirdējām un sapratām, Dievs uzrunāja. Viņi saka, vai tu atceries, ko es tev teicu? Tu kāpsi kalnos. Un man tas, es šos te vārdus, protams, dzirdēju arī pirms tām 2 nedēļām, arī iepriekš, bet tas man pārsteidza. Kas man pārsteidza? Ziniet, Dievs nemokās ar mazvērtības kompleksiem. Viņš vienkārši nekomplekso. Ir tā, ka, tu skaidri zini, tu skaidri redzēji, ka nāk cilvēks ar miesu un asinīm un ņem tavu muguru saskrūvē ar titāna skrūvēm kopā. Bet Dievs pēc tam, kalnā kāpjot, saka, vai tu atceries, ka es tev apsolīju? Būtībā, ko viņš pasaka? Ne jau miesa un asins, ne jau titāna skrūves, bet es tev apsolīju, ka tu varēsi kāpt kalnos. Un tas man tiešām pārsteidz, ka Dievs pārsteidz tas, kā mēs kādreiz iedomājamies, ka mūsu harizmātiskā vai, teiksim, vasarsvētku teoloģija māca, ja Dievs nāk, ja viņš dziedina, tad ir brīnums, tur ir karstuma viļņi gāžās gar zemi vai es nezinu, tur pat gaisma vai vēl neskas vai strāvas skrien cauri. Bet nē, Dievs izmanto lieto vienkārši parasts cilvēkus. Un interesanti, ka visu slavu viņš nekomplekso, viņam nav mazvērtības kompleks, lai visu slavu par šo te darbu, ko miesa un asins ar titāna skrūvēm ir izdarījis, lai pēc tam paņemtu uz sevi. Tas man lika manām smadzenēm krakšķēt. Un tā ir tāda viela pārdomām man bija vismaz veselas nedēļas garumā, par ko es domāju. Cik tas arī interesanti. Jā, un reducējot to uz došanu un ziedošanu, Dievs lietoja un Dievs lieto vienkāršus, parastus cilvēkus, un šajā gadījumā iespējams pat neticīgu cilvēku un veselu neticīgu cilvēku komandu vai grupu, kas darīja Dieva darbu, lai atnestu dziedināšanu, lai atnestu veselību. Jā, tas ir interesanti. Tāpēc es varu tikai aicināt būt arī mums daļai no tā, ko Dievs dara. Un ar savu artavu, ar savu ziedojumu, ar saviem līdzekļiem, ar savu naudiņu vienkārši palīdzēt un atbalstīt Dievu darbu. Paldies!